Paciņi latviski Sinese Roze. Pils, nakts. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Labrīt visiem! Pirms nedēļas mēs runājām par maija svētkiem, bet šodien pastāstīsim par vieniem no tiem. Tā ir māmiņdiena, mātes diena. Это выходной день? Jā, māmiņdiena vienmēr ir brīvdiena, to svin svētdien. Ik gadu to svin maija 2. svētdienā. Он отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. И как его отмечают? Kā to svin? Bērni sveic savas mammas ar ziediem, zīmējumiem, apsveikumiem, dāvanām. Дети сами готовят подарки мамам? Jā, parasti bērni paši gatavo apsveikumus. Te ir vērts atkārtot šos vārdus. Сами, paši. Bērni paši gatavo apsveikumus. Сам, pats. Dēls pats gatavo dāvanu mammai. Сама, pati. Meita pati zīmē māmiņai apsveikuma kartīti. Un meitas pašas, дочки сами в женском роде и множественном числе. Meitas pašas gatavo māmiņai patīkamu pārsteigumu. Māmiņdiena ir diena, kad mēs pateicamies par rūpēm, mīlestību un pacietību. Mēs pateicamies par rūpēm. Мы благодарим за заботу. Rūpes, забота. Pateicamies par pacietību. Pacietība, терпение. Sagādāt patīkamu pārsteigumu. Сделать приятный сюрприз. Pat ja kādam no mums attiecības ar vecākiem nav tās labākās, vecāki ir un paliek paši tuvākie cilvēki pasaulē. Да, родители остаются самыми близкими людьми на земле. Es tam piekrītu. Un mēs viņiem esam paši labākie un vienīgie bērni. Paši labākie, самые хорошие, vienīgie, единственные. Kādi notikumi vēl ir maijā? У школьников и детсадовцев в конце мая будут выпускные. Выпускной – это izlaidums. Skolēniem un bērndārza audzēkņiem būs izlaidumi. Izlaidumi ir maija beigās, выпускные в конце мая. Taču pēc nedēļas 17. maijā būs vēl arī muzeju nakts. Ночь музеев. Nakts un pils – это слова шестого склонения. Их надо выучить и употреблять в женском роде. Ну, наверняка в шестом склонении слов больше. Вот как запомнить их все? Постепенно, со временем. Например, эти два можно увязать с теми словами женского рода, которые человек уже знает. Diena ir gaiša, nakts ir tumša, siena ir jauna, pils ir veca. Labi. Diena ir gaiša, nakts ir tumša, siena ir jauna, pils ir veca. Теперь в падежах lokatīvs un akuzatīvs. Muzeju naktī brīnumi zili, cilvēku rinda grib tikt uz pili. Pilī no trokšņa pamostas spoks, tas naktī negulēs, varens būs joks. Varens būs joks, славная будет шутка. Какие замки можно будет посетить в ночь музеев? Muzeju naktī varēs apmeklēt vairākas pilis – Rīgas pili, Bauskas pili, Jaunmoku pili. Tā kā Cēsis šogad ir Latvijas kultūras galvaspilsēta, Cēsīs noteikti būs īpaša programma. О, так Цесис в этом году культурная столица Латвии. Кстати, Цесис очень непростое название города. Сложно его спрягать. Цесис – это тоже слово шестого склонения, как пils, nakts, только во множественном числе. Да, ведь во множественном числе divas naktis, četras pilis. Apmeklējiet Latvijas pilis. Он apmeklējiet Цесис. А нам пришло время прощаться. Uz redzēšanos, mīļie klausītāji. Uz redzēšanos, paldies par uzmanību. Paciņi latviski Sinese Roze.